Bet sāksim ar to, ka mēs pilnīgi noteikti aicinām visus, ja, kas ir sadzirdējuši, kas varbūt arī nav sadzirdējuši pa 1836, lai nāk, lai pievienojās, jo mums katrs ir svarīgs. Katrs, kurš atnāk, viņš pieliek savu roku, savu kāju, savu sajūtu pie dāvanas veidošanas, un tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Cik mēs esam šogad nogājuši? Šis ir 9. gājiens, Jā. Un man ir jāsaka tā, ka mums Latvija ir iedalīta tādos 4 posmos. Gar jūru mums ir pie jūra, skaidrs vai ne? Tad Latvijas-Igaunijas robežas ir Ziemeļmeita. Tad mums ir Krievijas, Baltkrievijas robeža Māras ceļš. Mēs šobrīd esam Māras ceļā, Dagdas novads. Un no Leišmalīte ir gar Lietuvas robežu. Un mēs faktiski esam arī mazliet iedvesmojušies no Imanta Ziedoņa. Tā kopā sanākšana bija tāda mistiska un daudzpusīga, bet taiskaitā arī no Ziedoņa, kur Ziedonis saka, kādu dienu gar Latvijas robežu ies ceļš. Tā jābūt. Tā jābūt. Un tas iemirdzēsies visā tā skaistumā. Un man šķiet, ka šos gājienus ejot, cilvēki, kuri atbrauc no dažādām Latvijas vietām, visi, cik Latvija ir skaista. Cik te ir skaisti, draugi, brauciet skatīties. Brīnišķīgi. Man liekas, ka mums katram ir daudz ko redzēt, daudz kur būt, jo kur tik mēs neesam bijuši katrs, vai ne? Sākot ar lieliem kalniem, beidzot ar dzidriem, skaistiem ezeriem un zilām jūrām. Un tā, kad mēs aizbraucam uz Kolksragu, kur mūs sagaida brīnišķīgs Jānis Dambīts, nevar nepieminēt, ja? Un mēs redzam, piemēram, jūras skaistumu un visas tās vērtības, ko piedāvā Kolksrags. Protams, arī var teikt, ka Kolksragā daudz ir bijuši. Un tāpēc mēs atbraucam uz Latgali, kur nekad neviens nav bijis. Un mēs ejam un mēs priecājamies, ka šeit ir tik daudz skaisti, ko redzēt. Un cilvēki, kas nāk pretī, un ceļš pats pa sevi ir unikāls. Bet man liekas, Enriko, ka tajā ceļā ir baigi foršā lieta tā, ka mēs iepazīstamies ar jauniem cilvēkiem. Atceries, vakardien no rīta kopīgajā rīta aplī stāvēja 56 cilvēki. 65, uz veselīgi, 65. No kuriem mēs zinājām kādus 20. Labi, jā. Un nonākot visas dienas garumā, vakarā šeit pie uguns, kur cilvēki dziedāja, rādīja, ko māga dziedāja latgaliešu valodā, dziedāja latviešu valodā, dziedāja visu. Un tā kopības sajūta, un mēs esam viens vesels, es skaitīju nonāca pie viena, mēs esam draugi visi, un tas, man liekas, arī tas labākais. Bet vēl, kas man patīk, ka mēs vakardien gājām pa ceļu un satikām vienu vīrieti, kurš pļāva zāli. Mēs vienkārši apstājāmies un parunājāmies ar viņu, un viņš izstāstīja, ko viņš te dara, un viņš dzīvo uz robežu, viņš mums pastāstīja, ka iet uz baznīcu, un kā viss te notiekās. Arī tie cilvēki, ko mēs satiekam ceļā, ir priecīgi un vēlamies laimīgu ceļu, un tieši tās cilvēciskās attiecības man šķiet ļoti, ļoti svarīgas. Pilnīgi piekrīt. Viennozīmīgi, gan tie arī, kas pievienojās mūsu ceļam, gan arī tie, kas nāk, piemēram, kā tāds puisis Ainārs, viņš tas tāpēc nāk, viņš jau ir 8. reizi, ja, mūsu ceļā pievienojas, tātad atbrauc no Zilupas, vienreiz gabaliņu pagāja, nu jau ir labs gabaliņš noiets. Kad aizdomājās, klausies, vai ne? Viens puisis, viņam 14 gadi, viņš 8 reizes no Zilupes brauc pats ar vilcienu, autobusu, lai nonāktu mūsu gājienos, vai ne? Tad kas gan kādam varētu traucēt nonākt mūsu gājienā no Rīgas automašīnā? Tātad tā ir motivācija visiem tiem, kuriem saka, nav laika, nevaru, nav iespējams. Tālu. Viss ir iespējams, ja? Jā. Bet jebkurā gadījumā nedaudz par to struktūru vēl parunājot, tad tiešām, kā es saku, mēs aicinām visus uz gājieniem, kas ir tas sestdienas, svētdienas gājiens. Un mums tas plāns tāds, ka katru svētdienu vakaru ir muzikāls noslēgums, kā arī šodien būs. Un tajā muzicē Fonds Viegla ar saviem draugiem, kāds no Fonds Viegla, un tad lielākoties viņu draugi. Un tur mēs visi tā sadziedamies un paklausamies. Tā kā tāds ir tas plāns, un mēs noteikti visus vēlamies redzēt gan ceļā, gan koncerts. Varbūt sāk tikai ar koncertu un pēc tam pievienoties ceļā, vai nu arī otrādi. Var sākt arī ar vienu dienu, piemēram, šodien svētdienu, un daži pievienojas tikai šodien, kas ir labi. Ejam mēs vienu dienu un vakarā pamuzicējam. Par iešanu daudzi saka, jā, bet es nevaru tādu gabalu noiet. Gabals nav liels, apmēram 20 km. Dienā, kāpēc mēs ejam 20 km? Tāpēc, ka mēs esam apņēmušies noiet 100 dienas
apmēram 18,360 km. Tas nozīmē, mēs 100 dienas ejam, mēs noejam apkārt visai Latvijai, un 20 km tas ir ļoti viegli, tas nav sarežģīti. Piedavām kompānijā tas vienkārši ir pazūd laiks, bet piedavām visu laiku brauc līdzi mašīna, un ja gadījumā kāds noberž kājas vai sāp pēderiņš, tad uzreiz ir mašīna klāt un tiek servisēts, nav nekādu uztraukuma. Arī var iet vienu dienu. 20 km vienu dienu. Starp citu, draugi, šis būs pilnīgi, jums nav argumentu atteikties. Juris Strenga, 79 gadi, 2 dienas smaidīdams piedavām pa ceļam. Un lasīja dzeju. Lasīja Janševska dzimteni. Brīnišķīgs, es domāju, panākums, tā kā tas viss ir izdarāms. Argumenti, īsti nav. Vairs nav. Sākot ar 3,5 gadiem, beidzot ar, cik tādi, 70, Jā, starp citu, mūsu gājienā nāk līdzi suņi. Jā. Mums jau ir tādi vairumā suņi, kas ir veikuši šo attālu, arī faktiski viņi ir priecīgi. Viņi izstāsta ļoti priecīgi. Viņi izstāsta priecīgi, jo visi kaut kur iet, un viņi arī ir gatavi iet. Mums tāds labs, man liekas, arī teiciens ir Ziedoņa, ka tie, kas nav no ceļa, kas nav uz ceļa, tie ir nogājuši no ceļa. Tas arī ir skaidrs. Tagad visi, kas nav tajā ceļā, viņi jau ir nogājuši. Tāpēc mēs aicinām, lai būtu uz tā ceļa, lai tik nāk šur. Bet vēl, ka es domāju, man piekritīs, ka tas ceļš izveido tādu pozitīvu atkarību, jo es biju jau tā noilgojies pēc Latgales posma, es jau kādas 2 nedēļas iepriekš, forši, tad tajā nedēļā, tad mēs atkal uz pa Latgali. Klausies, nākamā sestdiena, svētdiena ir Baltinavā, tu vari vēlreiz, ja šī ir Latvijas-Baltkrievijas robeža, tā būs Latvijas-Krievijas robeža, mēs jau vienreiz Baltinavā bijām, un tur bija ārkārtīgi smieklīgs stāsts. Mums stāstīja vietēji iedzīvotāji, ka tie, kas transportē vietnamiešus no Krievijas uz Eiropu, viņi palaiž viņu pie Latvijas robežas, atnāk vietnamieši līdz Baltinavai, un viņiem ir iestāstīts, ka viņi jau ir Parīzē, un viņi Baltinavā tādā izmocītā angļu valodā jautā, where is center of Paris? Kur ir Eiffeltornis? Jā, kur ir Eiffeltornis? Baltinavā. Viss no vērogiem atkarīgi. Faktiski, jā, mēs esam jau Parīzē.